Apzinoties jaunu, mūsdienīgu un kvalitatīvu dzīvokļu trūkumu, valdība pieņēmusi lēmumu uzsākt programmas īres mājokļu Latvijas speciālistiem īstenošanu. Tā tiks realizēta pēc privātās publiskās partnerības principa. Pirmajā lotē plānots izbūvēt 1290 pieejamas cenas īres mājokļus 6 pašvaldībās. Tostarp arī Cēsīs. Kopumā, protams, kad tas dzīvojamais fonds, kas ir senāks dzīvojamais fonds, kā piemēram Vecpilsēta. Tur ir viena problemātika, tad arī padomu laikā tapušais dzīvojamais fonds, tur diezgan apjomīgi iet dažādi energoefektivitātes projekti, un tad ir tas, kas top no jauna. Bet, protams, kad es teiktu 95% ir dzīvojamais fonds, kas nav tapis pēdējos 10 gados. Tāpēc, kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums un daudzus gadus, un gan īres maksas, gan pārdošanas maksas jau tuvojas Rīgas mikrorajonu līmenim, tāpēc ir grūti. Pēdējos gados pašvaldībā redzama diezgan pozitīva tendence. Redzot lielu pieprasījumu pēc jaunas dzīvojamās platības, vairāki attīstītāji sākuši celt jaunbūves reģionā. Tomēr dzīvokļi, kas apmierinātu jauno speciālistu un viņu ģimeņu prasības, vēl joprojām trūkst. Īres mājokļi Latvijas speciālistiem programmas ietvaros jaunie dzīvokļi tiks izbūvēti Festivāla ielā 45. Es domāju, ka jebkurš dzīvoklis, jebkura dzīvojamā māja, kas ienāk pilsētas dzīvojamā fondā, ir liela vērtība. Pirmkārtām tās ir jauni ģimenes, jauni iedzīvotāji. Otrām kārtām tas ir uzreiz ieguldījums arī ekonomikai, kopumā vietējai tautsaimniecībai. Un atkal bieži vien šādas dzīvojamās mājas, kas tiek attīstītas vienā otrā vietā, viņas arī attīst kaut kādā veidā to konkrēto mikrorajonu, kur tas objekts tiek īstenots. Šis ir īres nams, Cēsu gadījumā 100 dzīvokļi, 25 gadiem. Pēc tam pašvaldība pēc 25 gadiem varēs izlemt, ko ar to dara, vai turpina īrēt, vai pārdod pa dzīvoklim, vai pārdod visu īpašumu kopsumā. Bet šos 25 gadus tas būs īres dzīvojamais fonds. Bet kas tur dzīvos iekšā, tas vēl pašvaldībai ir priekšā lemšanai. Bet man liekas, tādā sajūta līmenī šodien šeit stāvot, ka vairāk tās varētu būt, tādas iedzīvotāju grupas, kas ir nepieciešams tautsaimniecībai vai arī pašvaldībai funkciju veikšanai. Finanšu ministrijas virzītās PPP programmas īres mājokļu Latvijas speciālistiem realizācija uzticēta valsts nekustamajiem īpašumiem. Pirmie modernie energoefektīvie un cenu ziņā pieejamie dzīvokļi tiks nodrošināti 2030. gadā.